Reizē ar pavasari zemes darbi sākušies ne tikai zemniekiem, bet arī tiem, kuri apartajos laukos un daudz viet citur meklē senatnes liecības. Tieši tas radīja satraukumu kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Tirgošanai starptautiskajā izsoļu portālā eBay izlikts lērums Latvijas zemē atrastu senlietu, kuras bez atļaujas nemaz nedrīkst izvest no mūsu valsts. Un šādas atļaujas prasītas nav. Turpina mana kolēģe Inga Šņore. Latvijā ir 2500 aizsargājamu vietu, kapsētas, apmetnes, pilskalni un pilis. Bet ja vien zina, kur meklēt, senlietas var atrast arī ārpus vēstures pieminekļiem. Un tas piesaista desmitiem, pat simtiem mantu meklētāju, kuriem iešana ar metāla detektoru ir līdzīga aizraušanās kā medniekiem medības. Tā vajadzētu būt, pēc visu vajadzētu būt folija šitam ten šņaba korķim saucamajam. Un tie ir arī. Varam izrakt. O, nē, paveicās. Kas tas ir? Gradzens. Tas ir vidus, seno laidu. Misiņa gradzens vienkārši. Kad 300 gradu vismaz. Nezinātājiem šis ir gluži parasts lauks, kas jau simtiem reižu ir apstrādāts, bet zinātāji zina, ka šeit var meklēt un atrast dažādas senlietas. Mēs dažu minūšu laikā atradām 300 gadu vecu gradzenu. Daži desmiti meklētāji apvienojušies vēstures pētnieku biedrībā. Viens no viņiem de facto stāsta, ka viņam patīk vairāk pats meklēšanas process, bet atrastās senlietas iemaina pret fotogrāfijām. Otrs visu atrasto patur sev. Tā kā es meklēju, es atrodu izkritušas, pazudušas mantas. Tas nav nekas speciāli rakts zemē, tie nav nekādi apbedījumi vai depozīti. Tās ir vienkārši pazaudētas mantas. Liela problēma mums sagādā tie iesācēji, kā viņus nosaukt varbūt tās. Tie, kas ir tādi, viņš tā izdomā, es nopirkšu aparātu, tas te sarakstu, naudas būs un tā. Un tā viņi sarok, piemēram, lielākā problēma ir neaizraktās bedres un ka saimniekiem neprasa īpašumiem neprasa atļaujas. Tad ir problēmas, jo, piemēram, tad pēc tam es ierodos pie tā saimnieka runāt, viņš jau man krīt virsū ar dakšām jau, Iespējams, tieši viņa pieminētie racēji ir daži no tiem, kuri atrastās lietas, izlikuši populārajā starptautiskajā izsoļu portālā eBay.com. 9. 12. gadsimta sieviešu kaklarotes, bronzas sakta rokas sprādze, gredzens, piekariņš, dzels cirvis. Tās ir tikai dažas no Latvijas zemē atrastajām senlietām, ko tur iespējams nopirkt. Un spriežot pēc solījumiem, interese par pat 1000 gadu senajām lietām ir. Diemžēl iespējams, ka mums zūdībā aiziet vairākas līdz šim nezināmas senvietas. Droši vien arī tiek postīts, protams, kādas no zināmām senvietām. Un otra lieta, kad šie priekšmeti, diemžēl, zūd Latvijai. Tātad viņi tiek pārdoti kaut kur uz ārzemēm. Un tā ir arī tas moments, kas mūs tiešām satrauc. Kā senlietu atrašanas vietas visbiežāk norādīta Liepājas, Ventspils un Rēzeknes apkaime, retāk Jēkabpils, Jūrmala, Rīga. Tomēr tieši kur un kādā veidā senās mantas iegūtas nav zināms. Šur tur Latvijā visai barbariskā veidā pārakti un izlaupīti pat kapu lauki. Arheologi pārdzīvo, ka reizē ar senlietām pazūd arī to atrašanas punkts un iespējamās liecības par vēstures notikumiem. To visu var lasīt tikai vienu reizi. Tikai vienu reizi, ko es jums teicu, tad arheoloģija ir zinātne, kas pati izpost savu avotu bāzi. Tad kā jūs izrociet, otram cilvēkam vairs tur nav ko darīt. Tad jums ir jāpaļaujās tikai uz to dokumentāciju, ko ir atstājis šis pirmais pētnieks. Svarīgi ir, ka cilvēks apzinās šī priekšmeta vērtību, sazinās ar muzejiem. Neviens jau neņem ar vārdu arī nost. Cīņā ar neatļauto tirdzniecību un senlietu izvešanu uz ārzemēm pieminekļu sargi ir visai bezspēcīgi. Turklāt viņi secinājuši, ka senlietu tirgotāji darbojas gluži vai kā organizētas grupas. Melnajiem arheologiem, mantu meklētājiem ir diezgan daudz dažādas iespējas komunicēt savā starpā tieši internetā. Mēs esam vērsušies, informējuši tieši to oficiālo mājaslapas adresi par to, kāda ir pastāvošā likumdošana Latvijas teritorijā attiecībā uz arheoloģiskiem priekšmetiem. Un tā tad principā, kad tas, kas notiek ar šāda veida tirdzniecība, ir
nelegāla. Saņemtā atbilde no eBay administratora gan neko nerisina. Viņi par tirgus laukumā izliktajām precēm neatbild. Lai kaut ko no kultūrvēsturiskajām vērtībām izvestu no Latvijas uz ārzemēm, vajadzīga īpaša atļauja, bet ne pērn, ne šogad uz senlietām tādas nav prasītas. Kamēr internets un brīvās robežas rada aizvien vairāk diskusiju arī pašā Eiropā. Ir valstis, kas ar to cīnās efektīvāk, ir valstis, kuras mazāk efektīvas, ir valstis, kur šie priekšmeti ir vairāk, un tātad viņiem tā tiešām ir problēma, un viņi pētījuši šo nozara attiecīgi arī vairāk pa citiem. Un šobrīd tā, ka tas jautājums jau ir Eiropas komisijas līmenī aktualizējies, un es domāju, ka tuvākajā laikā mēs varētu saņemt kaut kādas šīs pirmās tādas tā kā norādes vadlīnijas par to, kā mums būtu jāsāk šis darbs organizēt, lai viņš kaut kādas augļus nestu rezultatīvus. Arheologi un arī Pieminekļu aizsardzības institūta pārstāvji domā, ka nesankcionētu arheoloģiju varētu apturēt metāla detektoru aizliekšana vai ļoti stingrs regulējums. Tomēr priekšlikumi, kas bija iesniegti pat Saeimā, kaut kur iestrēguši un pēdējā laikā vairs nav cilāti. Mantu meklētāji šādām iecerēm nepiekrīt. Vienkāršāk būtu, es domāju, ka drīzāk vajadzētu strādāt ar tiem cilvēkiem, kam ir interesi par to. Cik mēs cenšamies, cik jau mums budžets ļauj un pašiem naudas savus, mēs cenšamies veidot savus pasākumus, kur cilvēkiem, kur viens otru pieskat, un pamācam, kad ir, piemēram, aizraktās pašas bedrītes. Viņuprāt, kompromiss būtu regulēta sadarbība, līdzīgi kā Lielbritānijā vai Spānijā, kur katrs piereģistrē, kur un kādu senlietu atradis. Šādu iespēju neizslēdz arī Vēstures institūta pārstāvis, bet vismaz pagaidām kopēju risinājumu senlietu apzināšanai un saglabāšanai nav izdevies atrast. Šī sižeta gatavošanas laikā ar mums sazinājās vēl viens no tā saucamajiem melnajiem racējiem, kurš norādīja, ka vēsturnieku vaimanas par senlietu aizplūšanu esot tikai lietas viena puse. Daudzas no arheologu atrastajām senlietām iegūstot muzeju arhīvos un tikpat nesot sabiedrībai pieejamas. Pie tam lietas, kas atrastas novados, nonākot vēstures muzejā, kamēr reģionālie novadu muzeji stāvot ar tukšām vitrīnām.